Gleznotājs, grafiķis un mākslas zinātnieks, pazīstams kā sadzīves žanra portretu, ainavu un kluso dabu meistars. Kopš 69. gada Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, ilgadējs Jūrmalas nodaļas vadītājs. 2002. gadā ieguvis Jūrmalas domas gada balvu un titulu gada mākslinieks. Šī gada vasarā nosvinēja 70. dzimšanas dienu kopā ar viņa brāli Juri, arī gleznotāju. Savu darbu mūžu ieguldījis izcilā radošā darbībā, piedalījies izstādēs Latvijā, Krievijā, Dānijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs. Talantīta, erudīta, visiem labi pazīstama personība. Mamma nosprieda jau pašā agrā bērnībā. Mēs jau tādi sīki, švakriņi, priekšlaicīgi piedzimuši, tādi augām, tādi drusciņi slimīgi un tādas lielas praktiskas, kā saka, dotības, uz ko nebija. Viņa tiem jau jābūt māksliniekiem. Viņa nedomāja, ka uz Rozentālsko. Viņa izmēģināja baletu un muzikas skolu un visu. Un arī tur bija dotības, bet laikam tā konkurence bija lielāka un arī tas slimīgums drusciņi traucēja. Un tad pēc 4. klases mēs zīmējām paši katru dienu, ne jau mammas skubināti. Mēs zīmējām un vienus ģīmīšus, vienas Ļeņina, Staļina profiliņus varēja aizviegt tām acīm tā, ka visus var pazīt un ne tikai, protams, šos vadoņus. Un arī citu, un mēs paši zīmējam. Mamma pareizi bija nospiedusi, ka tur dēliem ir jāiet uz šīm te kaut kādām artistiskām nodarbībām. Un pareizi. Un tagad arī mēs labprāt dziedam, un es, dejot, es gan vairs nedejoju. Bet toreiz bērnībā, es atceros, mēs abi divi, Juri parādījos, ka muzika, mēs tik savas dejas, kā grieža, burtiski, kā saka, paši pēc izjūtas to arī dejoja. Bija pēc kara, bija tāds Jērcuma kundzes privātais bērndārs, ritmikas bērndārs, viņš sauc tur. Pamatā bija bērns līdz skolai audzināja tieši uz šīm te, uz ritmiku, uz tādu ritmisku deju, uz ritmisku vingrošanu, jā, izjūtu, muziku un zīmēšana ar tur bija. Tas bija tāds bērndārs, kur no rīta aizgāja un vakarā nāca atpakaļ. Un tā kā tas, tur mamma pareizi nosprieda, bet mēs nevis viņas skubināt zīmēm, tā roka klausīja. Un kad jau nobeidzām to Rozentāls skolu, tur cita ceļa vairs nebija. Kaut gan es jau drusciņi arī to filoloģiju un to rakstīšanu sevī jūtu. Arī Juris tad uzraksta kaut ko, ja? Bet man tā kā vairāk, es pat pēc akadēmijas iestājos vēl žurnalistos. Bet aizmuku prom ļoti ātri, jo man tas nebija vajadzīgs. Vienīgi tas man stimulēja uz tādu rakstīšanu. Tas man patika, jā. Pirmkārt, man interesē latviešu māksla un mākslas norises, un man gribas, lai arī citi par viņām uzzina. Tātad es jau tīri šī te mērķa, lai vienkārši popularizētu, kādam tas ir jādara. Es arī vienu daļu no tā uzņemos, tāpat kā tu. Un radio es neesmu strādājis, bet es esmu kādu 3,5 gadu pēc kārtas katrā lauka dzīves numurā gāja, žurnāls bija jau uz 3. vāka mans. Tagad es vairāk kā 10 gadus žurnālā studiju dod tos materiālus par dažādām, par Talsu, Tukuma, Jūrmalas izstādēm, par to, kas man liekas, ka cits neuzrakstīs, bet ka vajadzētu
kas man interesē. Nelielas, var teikt, kā hronikas, bet tas saistās ar manu mākslas mīlestību vispār un ar to, un redz, ka es rakstu par to priekšmetu, kur es vairāk vai mazāk pārzinu. Viss jau tu nevar zināt, ja? Bet vairāk vai mazāk pārzinu, tad par to priekšmetu jāraksta tam, kas to pārzina. Jā. Mans vecais tēvs tāds bija. Viņš par mākslu rakstīja, viņš bija beidzis Pēterburgas universitāti, kā vēstures filoloģijas fakultāti, bet viņš arī ļoti interesējas par mākslu un Latvijas laikā rakstīja arī šur tur. Maz, bet par mākslu var, par pedagoģiju un par citām lietām viņš arī ar novadpētniecību nodarbojas, bet pēc kara viņš ļoti daudz ekskursijas vadīja. Viņš bija ekskursiju vadītājs, tā bija viņa profesija. Un viņš muzejos vienmēr, viņš bija Krievijā, Carkrievijā viņš bija vadījis un Trečakovu galerijā un vēlāk Krievijā, kad atbrauc atpakaļ te Latvijas muzejos, kā speciālists varēja. Arī tas jau būs abas brāļus ietekmēja un radīja to interesi. Jā, tēvs arī mīlēja mākslu, mamma arī pārzināja aktuālās, un tā jau viņš bija citā profesijā strādājis. Kad es biju, kurā kursā, pirmā jau akadēmijā ieveda pedagoģijas priekšmetu, pirms tam nebija, jo toreiz Hruščovs uzskatīja, ka tuvāk dzīvē vajag visu, un ka māksliniekiem vajag arī pedagogu kvalifikāciju, un tad arī to dizainu pēc tam ieved, kas tuvāk dzīvē. Un man diplomā uzrakstīja gleznotājs pedagogs. Tā kā es varēju strādāt skolā, man arī nozīmē pa skolu, bet ar skolniekiem man gāja grūti, pirmkārt tāpēc, ka man pēc mēneša pusotru paņēma armijā pēc akadēmijas. Un tā es pēc tam vairs skolā neatgriezos, bet es atgriezos pionieru pulciņā, Maskavas rajona pionieru namā zīmēšanas pulciņu vadīt. Un drīz vien pēc tam man piedāvāja tautas studiju ģildē, jo Zviedris, kas vadīja pirms tam to studiju, viņš teica, man sāp kāja, un viņš bija Krietnos gados arī jau bija 79. gadā, Zviedrim bija 75 gadi, jeb 74. Pēc tam 75 mēs nosvinējām viņam, jā. Un viņš pateica, mākslinieku savienībā, tur es kaut ko biju parunājis, viņš teica, man līdzīgi uzskat, kā jums, es jums piedāvāju. Un tā es aizbraucu Krāslavas plenērā ar viņiem, un pēc tam pārņēma studiju. Un tur tie tad mani audzēkņi, daudz no viņiem vecāki pa mani, krietni vecāki bija arī jaunāki par mani, bet tie ir tad mani audzēkņi. Vēlāk to darbu pārņēma mans brālis, tā kā tur mums ir kopīgi draugi, kopīgi skolnieki, kopīgi audzēkņi, kopīgi paziņas un kopīgi kolēģi, varētu ar tā teikt. Ja? Un tādu ir diezgan daudz. Toreiz to visu vadīja tā saucamais Melngaiļa tautas nams, un tur tēlotāju mākslu atbildēja Alfreds Kalniņš, akvarelists un arī tāds metodiķis šajā darbā. Un tā viņš iesaistīja mani žūrijās un visur, un tā kā es pārzināju to tautas pašdarbības glezniecību gandrīz vai pa visu Latviju. Tagad ar to vairāk nodarbojas mans dviņu brālis.
Brāļi tik bieži kopā neizstādās, un cik es atceros, tad pēdējā kopējā izstāde bija Kuģniecības un vēstures muzejā abiem diviem kopā. Viņiem vēl mamma bija dzīve, es pat fotogrāfijas ir, un tie ekslibri, kas viņai ir, tie tapu no tā laika fotogrāfijām, kad viņi abi divi kopā bija, un tad es viņus tā veiksmīgi noķēru vienu pret otru skatāmies, vai viņi tur kaut ko pārunāja vai kas, bet izdādās gan interesants tās fotogrāfijas, un Imants uzzīmēja viņiem ekslibrus. Un tā sākās tā sadarbība. Un mēs gribējām mazliet sadalīt to savu žanru, ar ko mēs katrs nodarbojamies. Mēs jau faktiski abi strādājam līdzīgos žanros, gan portretus, aktus, ainavus, bet taisn kopējā izstādē mēs tā norunājam. Andrejs vairāk ainavus, man būs vairāk šīs sieviešu figūras. Es dzīvoju tepat pie Jūrmalas robežas, kā Biganciemā, bet gandrīz uz Jūrmalas robežas. Un tas ir mans darba lauks, Jūrmalas kultūras dzīve, Jūrmalas mākslas dzīve, un gribās parādīt, ar ko es pats daru. Mēs gribējām atgādināt atkal par sevi, jo, lai gan mēs aktīvi darbojamies, bet par sevi vienmēr ir jāatgādina. Un es tā esmu novērojis, kad uz mūsu izstādēm parasti cilvēki nāk, līdz ar to interesi ir, tad arī šī interesi jāapmierina. Andrejs? Es, protams, varu teikt, ko līdzīgi, kad man gribās savā jūrmalā prezentēties. Kāpēc te ir divi galdiņi un kāpēc uz tā viena ir katliņš un vēl kāds balts audekls? Pastāstiet par to vispirms, tad tā ir vieta, pie kuras mēs te sēžam. Tas viens galds ir tāds, kur parasti, kad ciemiņi atnāk, tu uzklāj galdaut un varbūt, ka uzliek kafiju un vēl kaut ko, bet otrs mums ir gruntēšanas galdiņš. Uz tā mēs gatavojam savus audeklus. Redziet, viens audekls tur ir nolikts, un grunts katliņš arī ir uz galda, un te mēs strādājam, sagatavojot savus gleznošanas materiālus. Un tad šito tā, šitā smuki nolaiž. Beidzamā laikā, ka es šausīgi steidzīgs esmu, un te viņi saka, tu par daudz ātri to gruntu taisi, vajag lēnu un pamatīgi, un tā galvenā gruntētāja tagad beidzamā laikā ir viņa. Es arī, protams, piedalos, bet sēžam mēs mūsu mājas pagalmā. Vecā māja ir mums priekšā, bet aiz muguras tā mums saucās vasaras mājiņa. Kaut gan mēs viņu izmantojam gan ziemā, gan vasarā par virtuvi un saucam par ūķi. Par ūķi to ūķi būvēja Olits viens tēvots, viens onkls. Un mēs Augusts, jā, un mēs te visi dzīvojam tādu cilvēku mājā, kur te visi vecs tants un vec onkuļi, 98-gadīgā tanta Olits vecmāmiņas māsa tikai šogad nomira mums. Un tagad mēs te esam likumīgi saimnieki. Vienā no šķūņiem mēs esam iebūvējuši
darbnīca. Nu, priekš diviem drusciņi tā kā pa šaura, bet vispār viņi patīkama un laba. Es viņu varu apkurināt. Tā te vecā tīkla būda. Lieti dzimus, kādu pāris kilometru tālāk. Un tā kā mamma ar meitām pārvācās šita pie tantes, jo vecākam dēlam vajadzēja atdot ar sievu to dzīvokli, tad šito veco tīkla būdu viņi pārvilka ar traktoru uz šejieni. Tā arī kādu gadu 80 vai 90 tieši tai būdai. 8,5-gadīga tanti, tas ir viņas smalks šķūnīts. Viņa ar šī mājā dzīvoja, Olitas vecmāmiņas māsa. Un tad tas ir viņas smalks šķūnīts, tur mēs roku nelikām klāt. Bet tas jau ir skaisti. No otras puses uz to jumta aug priedis un bērzi. Un, protams, ka te pie dabas ir ļoti jauki, te ir labs gaiss, jūra ir pārsimts metru attālumā, meža ielokā, ciema pašā malā, ciema burzma mums te nemaisās pa vidu. Šoseja tomēr ir tuvu, satiksme Rīga un Jūrmala pietiekami vienkārši, tā kā te ir tāda, zinām mērā tāda dieva azoti, jā. Jūs abi esat lieli plenēru cienītāji, jo būtībā jau laikam tā arī ir. Ne jau tikai telpās un ne jau tikai savā mājā var gleznot, bet māksliniekam jau gribas arī tos iespējas gūt, kas ir dabā. Mūs aicina viena pašvaldība, teiksim, Jēkabpils pašvaldība vai Jaunjelgavas pašvaldība šogad mēs Liepājas aicina, un mākslinieki jau rada tādus apstākļus. Izguldina, paēdina, pēc tam jāatstāja kāda glezna, un, teiksim, nedēļu vai 10 dienas mēs tāds bariņš ap 20, kādreiz 25, kādreiz 15, dažādās vietās mēs gleznojam, mēs esam apmierināti, un arī tās pašvaldības ir tīri apmierinātas, ka viņas iegūst 20 darbus. Tad arī top tie darbi, tie, kurus cilvēki izstādēs atpazīst. Jā, tā ir Latvijas ainava, tur var saprast, tas ir Latvijas ainava vai ne. Tas nav, kā saka, no pirksta izīsts vai darbnīcā uzkonstruēts darbs, bet tur ir dabas iespējas. Kādreiz no tiem dabas iespējiem top arī citas bildes, lielākas, arī darbnīcā. Un mēs jau vispār abi gleznojam tā, ka cilvēki var saprast, kas tur ir. Nu, es neteikšu, ka tāda retrogrāda mēs esam. Mums ir arī dažādi tādi modernāk paņēmieni brīžiem, bet, teiksim, visumā sižetiski. Tas jau vēl pa maz tikai aizbraukt, tur tie darbi ir ātri, kādreiz sasteigti, kādreiz jāstrādā jau pēc tam visu laiku. Darbnīcā. Jā, bet pamats tad ir ielikts, un tad var arī šeit pat man jau vēl arī patīk portretu gleznot, portretus jau tādos plenēros, tur tādas portretu skices uztaisīt var. Tā man liek mazāk darba, laika, tas prasa arī apstākļus. Mūsu darbnīca ir šaura un samērā tumša. Un tā, bet iznāk kādreiz pieķerties pie portreta. Es pats tā dažreiz apgalvoju, un man cita saka, Andrejs tāds, kas visur var gleznot. Visu, ko var gleznot. Visur. Citi meklē motīvus. Man jau, zinām, pieredze ir. Es jau tā, protams, galvā arī tur izkomponēju un visu, bet es tiešām uzskatu, ka visur var gleznot, tikai jāierauga. Jāatrod tas it kā svaigais, tas, kas vēl nav varbūt pateikts. Ja? Protams, to ir ļoti grūti izdarīt, un tomēr vienmēr var kaut ko uzgleznot. Tā kā man ir šādi, bet tas ir, kad es eju dabā un studijās. Ja? Es ļoti reti, ka es ilgāk par 15 minūtēm meklēju motīvus. Ja? Es paskatos, tā kā mūsu fotogrāfs, ja mūsu operators. Viņš ir pastāsts, viņš tepat mūsu pagalbā pasties. Tas ir tā vērts, ja, lai to iemušot. Es arī tāpat, tas ir tā vērts. Bet tas jau nenozīmē tāda dziļākā man filozofiskā pārliecība. Es sevi agrāk vairāk uzskatīju par portretistu. Mans brālis arī ļoti daudz portretus glezno, un arī aktus, un arī ainavas, un visko, bet
portretists, bet tagad mazāk iznāk. Nu, un tad man patīk tāds tos portrets tādā tā kā, drusku tā kā sadzīviskā, žanriskā situācijā ieteikt, ja, lai būtu, varbūt tur būtu kāds dubultu portrets vai kāds grupas portrets vai arī žanrisks viena cilvēka portrets. Tas man interesē. Šinī te mājā, kad es ienācu, te bija pilni šķūņi ar visādām mantām, ar veciem zvejnieku rīkiem, jāsaka, ar vajadzīgām un nevajadzīgām, bet viss ļoti gleznieciski. Nu, paskaties, te pat pie mājas slieža, te ir tās stikla bumbas zvejnieku, un te ir visādi korķi pludiņi, un tas, un tāpat arī to visu te var atrast, un tas vecais sirmais koks, kas ir, tas arī tik glezniecisks, un tādas priekšmetus var atrast. Nu, tas ir ļoti. Jā, tu esi to pelnījusi. Tas ir Olets portrets. Tas jau ir drusku vēlāks pēc šitā. Mēs jau atpacējāmies. Tas ir vēl. Tā kā es esmu akvarelists. Bet es ļoti daudz esmu akvareli izstādējis, bet, protams, es neesmu tikai akvarelists, tāpat kā es neesmu tikai rakstītājs. Viņas tēvs uzlicis mici un sēž, bet to es uzgleznoju jau pēc viņa nāves, bet man bija skica zīmējums tāds, ja, un tā viņš tā sēdēja, un man bija tā uzskicēts viņš, ja, tāds arī viņš apmēram, es tik to Kluso dabu piekomponēju priekšā. Viņš īpatnēji ģērbās mūžīgi, kažokās un viss vairāks, un viss tāds, bet ļoti interesants raksturs, interesants cilvēks, ar kā jau latviešu tās paudzes cilvēki, ja visiem tās biogrāfijas rūt ar Vācu armiju un ar visādiem lokatām. Viņš jau zināja, kad jau tā smagi jau bija, mēs sēžam ēdam brokastu, mamma man Velti sauc. Mēs tad Andrejs, es un viņš, mēs ēdam brokastu. Mamma jau bija mirusi. Mamma jau bija mirusi. Un viņš tagad man saka tā, kā tu domā, vai bez Veltes kapiņos citas kapu meitenes arī tur būs? Mēs ar viņu mēmu ar Andreju. Nu, kā, vai bez Veltes tur viņam viņš bija tāds mēs ar tā kapu meitenes, jā, un tādi jautājumi vispār tā paprasīja mums, ka mēs tā galīgi apstulbām, jā.
Liepājas jūra jau savādāk, tur tā kāp, vējš bija, tur viss tas zāles pūš, un tur viena, tas jau tādā vējā, tur nostāties nevarēs, palīdēs, vai pumpiņas, protams. Tas ir nu pat Liepājas plenērā, vienpēc. Mūsu tā, kur tie kociņi aug uz sūnainā jumtiņa. Mēs braukājām arī uz Liepāju, un tur ir tāds jūrvalciems, un tur veco laivu kapsētu tādu, un tad tas ar tāds. Reiz Liepājas metalurgam, ka bija 120 pirms 5 gadiem, tad Liepājas metalurgs mūs lūdza, arī defilēt, un tad, bet vienā fabrikā tur tāds sociālisms iznāk. Ja, jo Liepājas metalurgs taisa lūdzu, lai viņa to darbu piefiksē. Ja, ja. Un šitas atkal ir Maskavas Polštats, vienā plenērā Maskavas Polštats, kur tur lūdzu sielā, tur kā tie bērni apzīmē tās mājas, tas tāds dokumentāls. Secēm pie Stabaraka, tas ir no tā mūsu sēlijas plenēra cikliem. Ja, nu vienkārši tā nav nekāda dokumentāla, nav vienkārši koku silēta un tāda skicveidīga. Ko nozīmē, Andrej, skicveidīgi? Jūs teiksiet, tāda skica, bet jūs vēl viņas vēl strādāsiet? Nē, es nestrādāšu. Ieliec viņam labā atbilstošā rāmienā, viņš izstās uzreiz, ja? Un taisa tas viegls, nu tāds man raksturs paviegls. Es jau varētu vairāk gleznot, man tiešām ir drusku sadalīta tā, gan ar to rakstīšanu, gan ar to, ka, lai rakstītu, taču ir jāskrēd, tad es esmu talsos uz izstādi, te man lūdzu, tagad jau zinu, ka es varu uzrakstīt, man jau tik piezvan. Andreju atbrauc uzrakst pa mani, ja, jeb atklāja, es varu atklāšanā norunāt vai ne, es uz talsiem braucu. Es saku, vai cik labi, ka tu atbrauc, man nav kas pasaka. Es jau pazīstu ļoti daudz mākslinieks, līdz ar to sakarā to savu biogrāfiju, ka es tā visu tur esmu. Tā kā man tā, nu tad arī tas organizatoriskais darbs, es to jūrmālas grupu tā kā vadu. Nav jau viens sevišķi jāvada, bet tomēr cilvēkiem patīk. Atbildība kāda ir uzņemts, lai tas tiktu, vai ne? Jūtās kā kolektīvs, nu tad vienam tas ir jāuzņemās. Un tā kā varētu jau vairāk gleznot. Jā. Un var būt arī nevajag vairāk, kā var no sevis izspiest, pa katru cenu arī nevajag. Jā, kas to teica, jā, ka vajag gleznot tik, cik tev, jo tad iznāk tāda tā kā rutīna, ja, ka tu gleznošanas pēc.
tur ir dažādas domas. Purvīts un kas teica, ka vajag, kā te tagad bija vecajam Vaitneram 100 gadu izstāde Rīgā, un es pa viņu taisīju to tekstu materiālu katalogam. Un viņš saka, Purvīts viņam saka, uztais 400 studijas un nāc pie manis atrādi. 400 studijas, lai uztais, tur nav 400 gadu jāglazno. Viņš domā, ka tas ir vienā vasarā to var izdarīt. Purvīts tā domā. Tā kā var arī tā. Ir dažādi paņēmieni, to jau filozofijā mums. Marksistiskā filozofijā, ļeņiniskā filozofija mums mācīja, ka kvantitāte pāriet kvalitātē, ja, vai tā vienmēr ir, tu zini, kādreiz kvantitāte pāriet kultūrā. Jā, tu esi tā no sevis pateikt. Tas nav īsti pareizi, laikam, filozofiski, bet tā tas vajadz būt, visādi vajadz būt. Un arī no cilvēka rakstura atkarājas. Tas, kas Olits raksturam der, tas man nedara un otrādi. Kaut gan mums tāds īpaši pretruns nav savā starpā, bet tomēr katram cilvēkam ir sava daba. Sava daba, jā. Es esmu arī pietiekami impulsīvs un arī. Mūsu gadījumā, ka mēs esam 2 mākslinieki, man tas liekas tikai plus. Bet ņemiet vērā, mums nav savu kopīgu bērnu. Tātad, ja mums tas būtu, tas varbūt sievai aizņemt, un tad viņi nervozē, ka nav laika gleznot, un tad tas ir, un tas mums, šī gadījumā nav, un tas ir priekš glezniecības, tas mums plus. Mazs mīnus ir tas, ka mums tā darbnīcība priekš 2 pa mazu, bet galā viens var aiziet arī uz istabu, un kaut ko nelielāku pagleznot, tā kā nav tik traki. Bet tas, ka mums ir viena profesija, tas liekas, mums ir ko pārunāt, mums ir ko... Jā, mums ir interesanti. Mums mēs ir pa visu varam tā arī, kad viens uzstājas darbu, tad uzreiz nāc apskaties, jā. Tā, vai arī kādreiz ir tā, ka tu nezini, ko darīt. Tu it kā viss taisi un pēkšņi tā nesaproti vairs, nezini, ja? Tu paprasi, Andrejs saka, tur tā vai tā, vai neaiztiec vairāk, ja? Tas tā ļoti labi. Vienīgais man liekas, kas ir, ja mums būtu katram sava darbnīca. Mums jāuzbūvē otra darbnīca. Mums vajag otra darbnīca, lai katram sava. Jo viens glezno, otram arī gribās, ja, bet tu nevar. Un viņš šo darbu ir iesācis, un tā kā es vēl kluso dabu, ja es uzlieku, tā Andrejs jau zina, ka viņš nedēļu netiks, jā. Mana izstāde ir drusciņ tā kā retrospektīva, te ir dažādi gadu darbi. Jo es paralēli gleznoju vairākās tehnikās, akvareļu tehnikā, eļas tehnikā un kādreiz arī citās, teiksim, pastelī un tā tālāk. Bet jau no bērnības, no Rozentāla skolas, es faktiski apgūstu šo akvareļu tehniku, bet es viņu esmu rādījis galvenokārt tikai kopīgās akvareļu izstādēs, kas tagad diezgan reti notiek. Un viena personāla izstāde akvarelī man bija tikai pirms gadiem 7, 8 Talsos. Tad es gribēju tagad parādīt uz saviem 70 gadiem, ka es gleznoju, kā es izskatos kā akvarelists. Jo eļas darbus es izstādīju Tukuma muzejā. Tie patreiz arī skatām Tukuma muzejā. Bet šeit ir tikai akvarelis. Mani jūrbalnieki to varbūt ir redzējuši kādu atsevišķu darbu. Bet kopumā man akvarelis nav. Es gribu, pateikt viņiem, ka es esmu arī īsts akvarelists. Mani interesē portrets akvarelī, mani interesē ainava. Portreti viena daļa ir aizgājuši pie tiem cilvēkiem, ko es esmu uzgleznojis. Tā tas mēdz būt. Es dažus esmu palūdzis uz šo izstādi. Es esmu palūdzis no Mākslinieku savienības muzeja un no Latvijas lielā Nacionālā mākslas muzeja vairākas darbus un arī pāris darbus no privātiem cilvēkiem, pie kuriem viņi atradās. Piemēram, manas meitas portrets, ko es palūdzu viņai, lai iedod vēl pāris cilvēkiem. Un gleznoju
Jā, es esmu, kā saka, es gleznoju galvenokārt dabā. Man tā tehnika ir diezgan strauja, kaut gan kādreiz akvarels prasa ilgāku laiku, jo tur viņam kādreiz jānožūst, kādreiz jāpaliek mitram. Saulainā dienā par ātru žūst, tad jāmitrina, tad tur tas process ilgāks ir, atkal jāsagaida tieši otrādi, kad nožūst, lai tā līnija būtu asāka, kur vajag. Akvarels ir tāda interesanta tehnika, bet tur daudz arī vietas improvizācijai, ūdens krāsas saplūšanai, saticēšanai, to jāprot pārvaldīt, bet tas dod tās tehnikas šarmu. Man citi prasa, vai tas esi tu, kas uzgleznots, vai tavs brālis. Tā man prasa. Bet, to vecumu, to atšķirību es jūtu, bet katrā vecumā ir savs interesi. Es jau skatos kā uz krāsu laukumiem, arī kā uz tādu psiholoģisku. Es kādreiz izskatos vecāks, varbūt, vai kādreiz atkal jaunāks, bet tas man liekas nav būtiski. Galvenais, lai veiksmīgi glezna iznāk. Jā. Un lai būtu kaut kāds cilvēcisks tēls. Liels prieks atkal būt šeit. Un pirmkārt, tāpēc, ka šī ir viena no mūsu retajām izstāžu zālēm, kas ir privāta, par ko paldies jāsaka mūsu Ozoliņa ģimenei. Un otrs tāds priecīgs notikums tas, ka beidzot mūsu priekšnieks arī izstādās. Beidzot mūsu Jūrmālas grupas mākslinieku priekšnieks pats arī izstādās, jo citādi mēs Andreju pārsvarā redzam tikai atklājot izstādes un slavinot savus māksliniekus. Un tagad kopā ar brāli jūs abi esat šeit, tā kā apsveic visus klātesošos ar šo jauko izstādes atklāšanu un paldies! Man vienmēr ir Andreja darbi patikuši, bet šeit šitāda, kad kopā un šīs telpas ir laikam piemērots tam viņu mērogiem, tie darba formātiem, ļoti tāds spēcīgi tā aura no tiem darbiem nāk, tāds temperaments, tā viss tā viņa atraisītā roka, kā viņš zīmē, kā viņš uzliek krāsas, dzīvu un vitālu. Tāds man iespējas. Šeit centrā ir glezna mātes portrets. Varbūt jūs par mamīti kādu vārdu? Mamma nodzīvoja ļoti garu mūžu. Viņa šogad februārī nomira 94 gadu un 4 mēneši nodzīvoja. Un viņa bija tiešām inteliģenta, izglītota sieviete, bet par saviem dēliem, abiem diviem māksliniekiem, viņa līdz mūža beigām rūpējās un savas vainas viņa aizmirsa, bet vienmēr viņa tik jautāja, vai kā nu jums iet, vai tik Andrejs nav saslimis, vai tik Jurim kaut kas nav noticis. Tā mamma, īsta mamma. Jā. Man vēl jautājums ir par Olitu. Olita ir vairākās gleznās, un faktiski viņa katrā ir mazliet savādāk. Kā jūs viņu redzat? Andrejs Olitu pazīst, bet viņš ir ļoti labs portretists, bet viņš neizskaistina cilvēku. Viņš to raksturīgo, to zīmīgo dažreiz pat akcentē un pasvītro. Un Olita ir ļoti interesants seja, un viņa arī dzīvē viņa brīžiem ir tāda, brīžiem tāda, un to viņš ir uztvērs. Tad es jau vienmēr smējos, kad es ar Andreju esmu nemirstīgi kļuvusi. Man patīk tie portreti, ka viņš ir man gleznojis. Man patīk. Es tā brīvi skatos, cits varbūt tur saka, vai, tur mēs tur tādu neizskaties, jā, bet es kā uz tēlu skatos, uz savu portretu. Man patīk. 2 gadi tagad Latvijas ritmi 2 gadu laikā. Kādi jums pašiem ģimenē ir šie 2 gadi bijuši? Cik ritmu pilni? Piesātināti, jā, jo tā Jūrmālas mākslas dzīve ir vispār ļoti intensīva. Tik daudz izstādes visu laiku, jā. Un Andrejs jau vispār, viņš jau, kā saka, uz visām izstāžu atklāšanām brauc. Un tad viņam vēl daudzi, kas lūdz par māksliniekiem uzrakstīt, jā. Un māja mums, kā saka, prasa arī savu, ja, un man arī gribās gleznot, piesātināt, ļoti piesātināt, un plenēri, un man jau ārkārtīgi patīk viņa plenēri darbi, ja, jo viņam tāds liels vieglums gleznojot, viņš nekad nemocās, viņam, kā saka, nav problēma motīvu atrast, ja, viņš tā iziet, tā nogriežās, un
tur vai tur, jā, viņš, veikals glaznotājs, labs veikals glaznotājs. Dievs viņam neko nav žēlojis, viņš ir ļoti apdāvināts ar daudziem talantiem. Viņš ir no retajiem Latvijā, kas var labu portretu uzglaznot, ja, ko ļoti maz mākslinieki var. Viņš ir ļoti veikls glaznotājs ainavā, žanrā. Jā, viņš ir arī grafiks taisījis, zīmētājs, viņš ir ļoti brīnišķīgs, bez tam viņš ir izcils akvarelists, viņam 11. gadā būs Majora muzeja akvareļu izstāde, man negribās lielīties, bet, ja paprasītu akvarelistiem, viņš ir viens no vislabākajiem akvarelistiem Latvijā, man negribās lielīties, te arī 2 akvareļi, viņa portrets un manējais, ja? Viņam ir ļoti skaisti akvareļi. Bez tam viņš jau kā mākslas zinātnieks ilgas gadu žurnālā studiju nostrādāja, ja? Un daudzi mākslinieki vienkārši lūdz viņam, lai uzraksta pa viņu izstādēm vai katalogiem vai tādu pat monogrāfijas, ja? Tā kā viņš varētu tikai strādāt un strādāt, bet, kādu attēlu jau arī vajag, bet ļoti apdāvināts viņš ir, ļoti. Sēklas paciņu pārvērst lielā kaudzē naudas, ja, to mēs ieguvām Bulduros. Cilvēks var iegūt šīs uzņēmēja prasmes, jo dārznieks tomēr ir sev saimnieks, uzņēmējs. Ir jādomā, kā no tā hektāra dabūt lielāku to naudiņu ārā. Un es nezinu nevienu dārznieku, kurš mazāk pa 10 000 vai 50 no hektāra dabū naudiņu gadā ārā. Es uzskatu, tā ir vienīgā pašlaik dārzkopības skola, kas var dot šīs zināšanas. Bulduru dārzkopības vidusskolā ar 12 klašu izglītību neklātienē var apgūt parka dārznieka un dārzkopju stādu audzētāju profesijas. Vairāk informācijas bulduru.lv.